tagad arī es lasīju, ka būs iesaldētas amatpersonu algas. Pirms gadiem 4-5 nebija doma, bija tāds priekšlikums iesniegts. Nacionālā apvienība, kas bija valdībā, sniedza priekšlikumu, bet viņi vienmēr sniedz, jo cilvēkiem jau patīk, ka tu rosini, zinot, ka neviens nepieņems. Bet mūsu saimā pēkšņi hops sabloķējās un nobalsoja. Un pirmo reizi uz 4 gadiem tās algas arī iesaldēja. Tas, piemēram, nebija plānots. Tā kā, ja tu neturi fokusu un neskaties kā valdība un savukārt kā opozīcija, tev var rasties arī šādi te negaidīti priekšlikumi, un tad tam ir daudz lielāka ietekme nekā jebkuram citam balsojumam saimā. Tāpēc tas ir svarīgi. Bet man tu tāds viegli nopūties. Kāpēc? Sabiedriskā doma piespied iesaldēt tās algas. Ne jau tāpēc, ka toreiz nepieņēma. Toreiz nebija tāds satraukumi. Ja algas tiek uzdzītas amatpersonām nesasniedzamos augstumos, kas neatbilst ar cilvēku, kas strādā privātā sektorā algām, un tas ir lielā mērā tāpēc, ka ir aburtā loka formula tiek izmantota algu noteikšanai amatpersonām. Skaidrs, ka viņas tad ir jāiesaldē, jo vienkārši neapmierinātība sabiedrībā sasniedz tādu vārīšanās punktu jau. Jā, tam es piekrītu. Kaspar, kā tu no malas vērtē šo algu iesaldēšanas jautājumu, ko tikko kolēģi? Es domāju, tas ir tāds absolūts minimums, jo nav tā, ka deputāts saņem nepieklājīgi maz. Ja mēs skatāmies uz mūsu kopējo situāciju vispār, kā dzīvo mūsu tautieši, un es domāju, ka mēs vēl pieskarsimies, kas notiek Eiropā, kāda ir tā aina vispār, tas nav nekas traģisks. Tas varbūt ir pat ļoti jēdzīgi un cilvēcīgi, ka tu tā sabiedrībai tikai drusku parādi, ka tu esi gatavs arī kaut kādu lomu uzņemties, bet tavā dzīvē nekas nemainās. Ja mēs pieņemtu likumu, kurš nogriež par 30%, tad tas būtu labs variants. Ja visi teikt, labi, tad uz 4 gadiem darām tā, jā. Tā nenotiek. Mēs iesaldējam. Jā, es domāju, ka nē. Ja tas ir, vienkārši, neceliet. Vismaz mēs apstādinām necelt vairs. Un kas būs pēc tiem 4 gadiem, tad pacels par to visu 4 gadu iesaldējumu. Tā ir ieplānots. Es domāju, ka pirmais, kas būtu jāizdara, jāpārskata šī absurdā formula, pēc kuras tās algas nosaka. Kas ir, saprotiet, aburtais loks, viņi atsaucās uz vidējo algu, un tā, ka paceļ amatpersonām algas, šī pacelta alga atkal to vidējo algu ietekmē. Tā nedrīkst darīt. Tā nedara nekur. Kāds varētu būt risinājums? Noteikti tās algas, kādas viņas varētu šī brīdī būt, un tad vienkārši inflācijas koeficientu pielikt. Ines, vai tu piekrīti arī šādai versijai, ko Edmunds min? Bet tas ir saistīts gan ar vidējo algu valstī, ne ar minimālo, ko paceļ, jā. Tad mēs varētu teikt, viņi ceļ minimālo, lai pašiem celt, bet tā ir vidējā alga tautsēmniecībā, kas ir 3 reizes lielāka par to budžetu, ko šobrīd pieņem mūsu kopējā tautsēmniecība. Tā kā to formulu var pārskatīt, bet skaidrs, ka mums ir jābūt pārskatāmībai, un īpaši ir ļoti svarīgi, lai tiem, kas saņem netik lielas algas, tās algas pārskatāmi celtos, nevis viņiem arī būtu jāgaida Saeimas balsojums. Ja jūs paceļat augstāko amatpersonu algas, tam līdzi seko valsts kapitāla sabiedrība, visu valdes padomes, tam seko augstskolu. Kā tā ne? Paskaties, kādas tur algas tagad ir. To viņi nosaka paši. Viņi paši nenosaka. To nosaka ministrs kabineta noteikumi par to, kādas var būt algas valsts kapitāla sabiedrībās atkarībā no lieluma. Un tas tālāk ietekmē, protams, visu pārējo to piramīdu.